Kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu. Parādi man savu ausi. Parādi savus nagus, piemēram, ir tāda kaut kāda viena mistiska nodarba pēc cilvēka nagiem spriest par viņa raksturu un veselību un tam līdzīgi. Tad vēl ir klasiskā hiromantija, tā gan vairāk ir tāda blefošana un zīlēšana pēc roku līnijām, bet, mīļie draugi, ir viena ķermeņa daļa, kas varētu gan kaut ko par cilvēku pastāstīt. Redz, kas tev liek tā domāt, ka var, tu teiksi, ausis tā ir, ja? Nē, nu ir kaut kas tāds, kas ir cilvēka dvēseles spogulis. Parasti tautā saka, ka tās ir acis, bet vispār jau noteikti tā ir visa seja kopumā. Un ir tāda zinātne, kas pēta cilvēku fizionomiju, tātad fenotipoloģiju, ne tikai fizionomiju, bet arī ausis, krimstals un vēl dažādas pazīmes, un pasaka par līdz sīkumiem, kas tas ir par cilvēku, uz ko viņš ir tendēts, kaut kādām negatīvām, pozitīvām lietām. Kas viņš varētu būt, ko varētu gribēt, kādas ir viņa iespējas un tā tālāk un tā joprojām. Gribiet ticēt, gribiet neticēt, bet paskatieties, ko saka Igauņu fenotipologs, un tad pēc tam... Par mūsu valsts vīriem. Pārliecinieties paši. Moderni ir sacīts, svarīgākais ir iekšējais skaistums, taču to, kā zināms, nevienmēr var ātri ieraudzīt. Tālāk Marks pats izstrādājis jaunu zinātni, ko sauc par fenotipoloģiju, kas ļauj pēc cilvēka ārējā izskata noteikt, kas notiek personas galvā, uz ko viņš spējīgs un kur viņam labāk kāju nespert. Ухо – это паспорт интеллекта. По ушам можно принимать в университет. Выходить замуж лучше за качественные уши. Набирать себе работников лучше с качественными ушами. Lai ieraudzītu dišciltīgas ausis, esot jādodas uz lidostu, kad ielido reisis no Briseles vai Parīzes, bet greizu ausu īpašnieki pulcējoties, piemēram, tramvajos vai trolejbusos īsi pirms pusnakts, laikā, kad pamostas noziedzīgā pasaule, cilvēka raksturu spēcīgi ietekmējot arī kakla garums. Если нужен кладовщик, чтобы сидел на месте с короткой шеей, бухгалтер, чтобы сидел на месте с короткой шеей, если нужен продавец, чтобы бегал и отстреливал покупателей с длинной шеей, если нужен журналист, который будет везде лазить и из всех мест доставать интересный материал с длинной шеей. Tikpat liela nozīme esot arī degunam. Īso un spico degunu īpašnieki esot strauji un konkrētība cienoša ļaudis, kam nepieciešama nemitīga kustība, bet gardeguņi ilgāk domājot, garāk un skaistāk runājot. Когда русский с коротким носом, а в коротком носу сигнал туда и обратно очень быстро, он и говорит «баба». В смысле женщина, да? Баба. Это вот человек с коротким носом. А кавказец с длинным, хотя он более темпераментный, что он говорит? Он говорит «женщина». Это ж mūzika. Lai noteiktu, ko sagaidīt no potenciāliem valsts prezidentiem, diagnozes uzstādīšanai tika apskatītas abu amata kandidātu fotogrāfijas. Айварс решительный, скрытный, очень раздражимый и очень темпераментный, то есть, скажем так, психологически проблемный человек, который внутренне немножко жертвенный, но иногда склонен к халяве. В отличие от Айварса, Валдис обладает более конкретным мышлением и не столь романтичен. То есть он больше циник и больше практик. И тут шея не очень длинная. Они не слишком инициативные. Но если здесь нос длинный, видно, да, то здесь нос покороче. То есть это больше реалист, конкретик и практик. А этот вариант, он больше чувственный, немножко теоретик. Я лично за этот. Ieraugot Aigara Kalvīša bildi, kungs sākotnēji lūdza izslēgt kameru. Ребята, я здесь хорошего ничего не скажу. Боюсь, что это не очень нужно показывать по телевизору. Ну, хорошо, не будем показывать. Дело в том, что это вариант для коррупции, 100%. Такого человека ни в коем случае нельзя пускать на какие-то должности, связанные с государственными деньгами. Их просто там не будет. Lai pārliecinātos, ka arī pilnīgi svešam un nekad neredzētam cilvēkam Marks prot uzstādīt pareizo diagnozi, lūdzām viņa viedokli uzklausīt garām gājējiem. Un ticiet vai nē, bet cilvēks, kam nav ekstrasenses spējas, svešinieks un viņas dēlu tā sacīt nolasīja kā atvērtas grāmatas. Так, ну что я могу сказать? Здесь будет не все просто. Почему? Мозги хорошие. Мало того, достаточно чувственный парень. Но здесь есть проблема. По поводу того, что у него есть очень высокая жажда авторитета, при этом очень хорошая логика, проницательность, но мало решительности. То есть внутри он немножко ребенок. Поэтому обидеть его достаточно легко. К сожалению, да. Какая девушка ему нужна, посоветуйте? Я бы предпочел в данном случае вариант более сильный. Kad beztabū filmēšanas grupa darbu bija beigusi, kundze ar fenotipologu tā arī palika stāvot uz ielas, iegrimuši dziļās diskusijās. Madara Kačera, Rolands Polītis, Beztabū.
Nu, mums ir informācija par to, ka Marka kungs ir palīdzējis nokomplektēt personālu daudzām lielām kompānijām. Nu, ja jau viņš būtu pliks šarlatāns, es pieļauju, ka viņš būtu vismaz iekaustīts. Bet nu, vismaz izskatās viņš pietiekami respektabli. Turpināsim mūsu šī vakara pētniecisko darbu, tad mēs ne pēc fizionomijām gan, bet papētīsim,